Jā, nu ko, es ceru, ka visi ir pāduši, enerģija ir atgūši mazliet, prieks ir parādījies atkal sejā. Nu, lūk, turpināsim mēs ar iedvesmas stāstiem no uzņēmumiem. Tātad pirmā runātāja mums jau, tā kā darēja, jau atklāja, ja, bet jau divreiz jau bijis uz šīs te skatuves šodien. Tad, trešo reizi arī aicināsim, protams, Linda Šēdlere no CR Schwenk Latvija. Tātad viņi ir valdes locekli, cilvēku kapitāla un administrācijas direktori. Un viņi pastāstīs par psiholoģiskās drošības vadību un labbūtības risinājumiem. Tālāk. Mūsu uzņēmumā, kas ir nemazāk svarīgi pateikt, ne visur, bet mūsu uzņēmumā, ko mēs darām, sveicināt klātesošie un tie, kas tiešsaistē, atkal es. Šoreiz man būs grūti, tāpēc, ka runātājiem pēc pusdienām ir visgrūtāk, jo zāle sāk lēnām iemigt. Tiešsaiste visticamāk jau guļ. Jā, tā kā iespējams, ka tad, kad būs vērtējums jāsniedz, tad man būs viszemākais, jo vienkārši neatcerēsies, ko es esmu teikusi savā ziņā ērta pozīcija, bet es uzlieku citu cepuri. No misionāras kļūstu par uzņēmuma vadītāju ar šo prezentāciju. Stāstīšu par to, kā mēs uzņēmumā domājam un ko mēs darām psiholoģiskās drošības labā. Jo nav noslēpums, ka cilvēkam ir viena veselība, bet vairākas veselības šķautnes. Viena ir šī fiziskā veselība, tātad reāls sajūtas, ko mēs jūtam. Otra ir šī psihiskā veselība, ko mēs arī jūtam, bet citādi. Un tad vēl tagad nāk trešā šķautne klāta līdz ar jauno laikmetu sociālā veselība, par ko arvien vairāk runā, ir kā tad mēs, kā sabiedrības locekļi, iedarbojamies. Un tā psiholoģiskā drošība ir, teiksim tā, runāt par tām divām šķautnēm, kuras tiešā veidā ietekmē fizisko, bet tā ir tā psihiskā un arī sociālā veselība. Un ko tad mēs uzņēmumā darām? Pavisam ātri, jo es nevarētu uzstāties kā uzņēmuma pārstāvjies, nepateikt, ko mēs darām. Vispār tie, kas vēl nezina. Mēs ražojam cementu jau teju 180 gadus. Schwenk ir ģimenes uzņēmums ar saknēm Vācijā. Mūsu nodarbinātie ir pamatā Eiropā, bet mums ir arī rūpnīca Namībijā, kas piešauj, tā teikt, darbībai pipariņu. Ja? Un, ražojam cementu un arī citus būvmateriālus, gan minerālu materiālus, ko iegūstam karjeras, gan betonu. Latvijā daudz domā, ka mēs esam tikai brocēnos. Man bieži vien jautā, kā tu uz tiem brocēniem katru dienu brauc? Es nebraucu katru dienu uz brocēniem. Mēs atrodamies visā Latvijā, gan sākot no Liepājas līdz pat Madonai. Arī Daugavpilī mums ir gan iekonservēta šobrīd ražotne, bet ir. Tā kā strādājam visur un visur, kur mūsu produkcija vajag. Un kas ir īpaši mūsu kontekstā, mums ir mūsu darbinieki ir divreiz mazāk nekā tie pastāvīgi apakšnieki, apakš uzņēmē darbinieki, kas pie mums strādā. Bet visi ir mūsējie, un mēs sakam, ka mums ir 1000 vairāk darbinieku, kurus mēs ietekmējam savā ikdienā Latvijā. Un, protams, ka katram no viņiem ir arī ģimene. Un mums ir visas nodarbinātības formas. Mums ir biroja darbs, mums ir maiņu darbs, mums ir summētais darbs, mums ražošana norit 24/7. Mums ir elastīgs darba formas, mums ir attālināts darbs. Viss iespējamais, ko paredz likumdošana un arī pieļauj, tas mums viss ir. Un tam visam līdz, protams, nāk arī dažādi izaicinājumi. Mēs esam sev definējuši, mums 3 misijas, 0. Viens ir 0 kaitējumu cilvēkam, viņa veselībai. Otrs ir 0 kaitējumu videi un klimatam. Rūpējoties par dabu, jo mēs apstrādājam dabas materiālu un ietekmējam lielā mērā arī klimatu un dabu. Un mēs iestājāmies par absolūti godīgu uzņēmējdarbības praksi, jo mēs ticam, ka godīgs uzņēmējs var būt godīgs arī pret darbiniekiem, rūpēties no tiesas par viņu drošību, realizēt dažādas labās prakses. Un tas, kas nemaksā nodokļus, visticamāk kaut ko nedara arī darbinieku labā. Teiksim tā. Tā kā tam visam ir komplekts. Ja? Un tas, kas jau kaut ko dara ne tā, tam visticamāk arī kāja vai roka paslīdēs arī uz citām lietām. Tāpēc mums tas ir svarīgi kā uzņēmumam. Lūk, mums ir daudz visa kā. 24/7. Milzum daudz
likumā noteikto procesu, kas ir mums absolūts minimums, bet mēs saprotam, ka tas ir jāpilda. Mūsu gadījumā mums ir cilvēki, kam ir pievērtēts aptuveni 180 dažādas drošības instruktāžas. Skaidrs, ka šādi nevar strādāt viens cilvēks, ja no viņa šo visu prasa ievērot, sekot līdz punktu pa punktam, jo viņš vienkārši ir apjutis šajā vidē. Lai šo visu novienkāršot, mēs esam ieviesuši mūsu darba vidē ļoti vienkāršu ceļa karti drošības jomā, nosakot 14 mums būtiskākos drošības elementus. Un, ja mēs runājam par psiholoģisko drošību uzņēmumā, tad es izcēlu 5 no šiem elementiem, kur šajā ceļa kartē šo aspektu atspoguļo. Tās ir rūpes par sevi un citiem. Tātad ne tikai es pats esmu būtisks uzņēmumā, bet arī pārējie. Tās noteikti drošības procedūras un sistēmas, tāpēc, kad cilvēkam ir jāsaprot, kas no viņa tiek sagaidīts, vai kur viņš var kaut ko atrast. Tātad, lai mazinātu šo haosa sajūtu un lai būtu tā pārliecība, ka tev tomēr ir kontrole pār to, ko tu dari. Veselība un labsajūta. Vēl viens aspekts, mēs uzsveram šīs gan individuālās, gan uzņēmuma rūpes par šiem aspektiem, lai cilvēki varētu justies labi un viņu veselība būtu, teiksim tā, mēs parūpētos par to, un viņi arī paši zinātu, ka viņi var parūpēties. Riska ziņošana, un visplašākajā tās nozīmē, gan par gandrīz notikušiem nelaimes gadījumiem, gan vispār par pamanītām lietām, gan par novērojumiem uzvedības jomā. Un šī ziņošana ir kā viens elements risks, tur ir ierakstīts, bet īstenībā šī ziņošanas sistēma mūsu uzņēmumā ir ļoti, ļoti plaša dažādos virzienos. Mums ir ētikas ziņojuma kanāls, mums ir uzlabojuma ideju ziņošanas kanāls, mums ir risku ziņošanas kanāls, mums ir 20 dažādas komisijas, kuras par dažādiem jautājumiem diskutē un risina dažādus ikdienas jautājumus. Mums ir atvērtie dialogi un tā tālāk, lai vienkārši cilvēki saprastu, ka viņiem ir milzuma daudz iespējas un dažādi formāti, kuros viņi var nodot informāciju citam, savam vadītājam un arī uzņēmumam kā organizācijai. Un tad vēl viens elements - atbildība un godīgums. Arī šis kā elements blakus ugunsdrošībai un blakus transporta drošībai atbildība un godīgums ir kā elements drošības jomā, jo mēs vēlamies, ka cilvēki izprot, kā viņu darbs ietekmē ne tikai organizāciju, bet arī līdzcilvēkus. Mēs veicinām izpratni, ka jo viņi būs atbildīgāki, jo mazāk viņiem būs jāslēpj, jo mazāk viņi slēpjas, jo labāki būs procesi un tam līdzīgi. Lūk, un psiholoģiskās drošības vadības process, viņš prasa ieguldījumu, ne tikai finansiāli, bet laika, resursu, redzamas, jūtamas līderības komponenti un tam līdzīgi. Mums ir jāiegulda 4 līmeņos. Mums ir jāiegulda cilvēka individuālajā līmenī, mums ir jāiegulda kultūras līmenī, mums ir jāiegulda sadarbības līmenī, un mums ir jāiegulda tajā, lai cilvēks kā indivīds redzētu iespējas izaugsmai kopā ar pārējiem. Un tie ieguvumi ir ļoti lieli. Es pieskaršos pie šīm 4 jomām, bet tiešām, ja tas ieguldījums ir tāds visaptverošs, tad tie ieguvumi arī ir ļoti, ļoti lieli. Viens ļoti būtisks iekļaujoša darba vide un iekļaujoša arī attieksme, jo viens ir vide, ko tu mēģini deklarēt kā iekļaujoši, otrs ir, kā cilvēki tur jūtās. Komandas kopējā veiktspēja, noturība, nevis izturība, bet noturība, jo mēs visi drīkstam kādu dienu arī sabrukt, tāpēc, ka mēs esam cilvēki, bet vai mūsos ir tiešām tā noturība un arī resursi un instrumenti, kā pacelties, kur gūt to atbalstu un kā iet tālāk. Fiziskā drošība un veselība ir ieguvums, protams, arī psihiskā veselība un labsajūta. Kopējā uzņēmuma produktivitāte noteikti aug ar to, piesaistība un apmierinātība būtiski pieauga, ja mēs vadām psiholoģiskās drošības procesu uzņēmumos. Attīstās tāda spēcīga mācīšanās un prasmju apgūves kultūra. Tā tad nav tā cilvēka vienaldzība uz jaunām prasmēm un lietām, jo viņi saprot, ka tas mums visiem ir vajadzīgs.
Nu, un tās inovācijas, kas pēc tam rodās, ja, ka cilvēkiem, ja viņiem ir ļauts būt brīviem savās pārdomās, ja process veidojas ņemot vērā šo te dažādo viedokli, tad arī tās inovācijas un ir vieta viņām arī uzņēmumā būt. Es pats līmenis. Nu, viņš patiesībā sākas ne jau darba vidē, bet viņš sākas jau atlases procesā. Kā uzņēmums vispār veido savu atlases procesu un kā viņš atlasa atbilstošāko kandidātu noteiktam amatam. Un te droši vien katrs pats uzņēmums var uzdot sev jautājumu, kā tas tiek darīts. Daudzi saka, man beigās izvēles nav, es ņemu to, kas ir. Bet īstenībā, ja tu ieguldi psiholoģiskās drošības procesā, tad īstenībā ar laiku, kas mainās šajā atlases procesā, ka tiešām tu dabūni vairāk kandidātu pirmkārt. Otrkārt, tu jau viņus var tā jēgpilnāk tiešām atlasīt atbilstošākus tām prasmēm, jo vienkārši tev ir vairāk un lielāka kopa cilvēku, kas grib tavā uzņēmumā strādāt. Dažādības vadības process uzņēmumā ir nākamais, es pats līmenis, jo cilvēks kā indivīds, mēs nevaram pateikt, atstāja problēmas mājās, mēs par to jau diskutējām. Viņš atnāks ar to savu personību, ar savām interesēm, ar savu pārējo vidi, ar ko viņš grib būt kopā, un viņš grib šīs savus sapņus, idejas un vajadzības realizēt arī ārpus darba. Un ja uzņēmums diktē cilvēkam, kādam viņam ir jābūt ienākot organizācijā, un viņš visu savu personīgo dzīvi vienkārši aiztais durvis un atstāja mājās, viņš nevar tādā organizācijā attīstīties kā indivīds. Tātad viņš atnāk ar visām savām interesēm. Un te ir atkal pieslēdzās tas atlases process, vai tad, kad jūs atlasat darbinieku, vai viņš ir profesionāli atbilstošākais, vai viņš jums vienkārši šķiet ērtākais, tāds, kas nerunā pretī vai tam līdzīgi. Ja viņš ir profesionāli atbilstošākais, tad visticamāk jūs jau esat kā organizācija pieņēmuši to, ka viņš var būt indivīds kā indivīds, un ir ok, kādas ir viņa intereses ārpus darba, bet viņš profesionāli atbilst man vislabāk. Un to viņš arī sajutīs tajā procesā. Un tur nebūs tiešām, tur ir jādomā gan par darba saturu un veidu, gan par to, kā mēs veidojam šo te iekļaušanu caur dažādiem izglītības līmeņiem, caur dažādiem dzimumiem, pašizteiksmes veidiem, ko cilvēki var darīt un tam līdzīgi. Tur, protams, ir arī komponents, kur mēs jau varam tad domāt tālāk, kā mēs tajā vidē liekam tiem cilvēkiem sajusties labāk un drošāk. Jo īstenībā daudzi pie labām organizācijām nāk strādāt tāpēc, ka viņi nejūtas droši savos privātajos izaicinājumos. Un viņiem šķiet, ka tā labā organizācija viņiem var palīdzēt arī kā individiem. Tā kā tie uzņēmumi, kur ir šo te drošības latiņu cēluši augstu, atcerieties, ka īstenībā jūs esat arī šiem te darbiniekiem kā milzīgs atbalsts, tāpēc, ka viņi pavada kā minimums 8 stundas dienā pie jums. Viņi cer, ka tā būs tā viņu drošā un stabilā vide, kur iespējams viņi gūs attelpu no saviem ikdienas izaicinājumiem. Tā kā domājat arī no šī konteksta. Drošībai, veselībai nekaitīga darba vide ir tai pirmajā es pats līmenī, jeb ikdienas fiziskās labsajūtas pieredze, ko darbinieki pieredz, tas ir tas sākums, Maslow piramīdas paša apakša. Ja? Paēdis, drošība, apģērbies, tās ir manas pamata vajadzības. Un tas ir tas organizācijas līmenis, ar kur jāsāk. Un ja jūs nevarat runāt par drošības kultūru, ja jūs cilvēkam neiedodat atbilstošu apģērbu. Ja? Un kā tas ir saistīts ar psiholoģisko drošību? Nu, tieši tā. Nu, kā viņš, ja viņam būs jādomā visu laiku, man, salst kājas vai ir iespēja sagriezties, tāpēc, ka man nav atbilstoši cimdi un tā tālāk, nu, tieši kas notiks viņa galvā? Viņš visu laiku uztrauksies par savu veselību. Ja? Tā kā tas fiziskās labsajūtas līmenis ir tas, kurā noteikti vai ieguldīt sākumā, lai jau cilvēkiem pateiktu, šis ir sakārtots, ejam pie nākamā procesa. Nu, un resursu un atbalstu uzsākot darbu. Tas, kā jūs, kā organizācija, paņemat pie sevis cilvēku, jā, vakar tieši parādījās, man ar Baltikas uzmeta, varbūt mākslīgais intelekts domā, ka man iet tur strādāt, bet vakar parādījās tie posti, un tur bija nāca zem manas pārna. Brīnišķīgs sauklis. Un es ceru, ka Air Baltikam tas arī izdosies tajā sajūtu līmenī, bet tas nāca zem manas pārna pasaka to, ka mēs par tevi parūpēsimies fiziski, jā, tu jutīsies droši. Es uzņēmumā nākamais līmenis darbinieku ikdienas psihoemocionālās labsajūtas pieredze. Tātad fiziski viņš ir apģērbts siltumā, viņam ir skaidri procesi, bet tad ir tas, ko viņš faktiski dzīvē pieredz. Jo viens ir iedot viņam
apģērbu, bet ja tu beigās ar saviem procesiem nerādi 5 minūtes, ak, Dievs, man labi. Bet ja tu ar tiem procesiem nerādi, kāpēc tu to dari un kāpēc tas ir svarīgi, tad cilvēkam neiet kopā tā kultūra. Un tu nevari atpirkties ilgtermiņā. Tu vari viņam radīt to šķietamo sajūtu, bet ilgtermiņā kultūras līmenī tu atpirkties nevari. Tāpēc es uzskaitīju šeit arī par to izteikšanās un iesaistīšanās iespējām. Tātad tam ziņošanas mehānismam būtu jābūt organizācijā, lai cilvēki var izteikties arī anonīmi, ja viņi nejūtās droši izteikties atvērti, tad viņiem būtu jābūt iespēja izteikties anonīmi. Mēs praktizējam veselības drošības komitejas dažādos līmeņos, sākot no zemākā darbinieku līmeni, tad ir vidējā vadības līmeņa komitejas, un tad ir augstākais līmenis, līdz kuram nonāk tie jautājumi, ko nevar atrisināt pārējie tiekoties. Mēs sākam sapulces ar veselības un drošības tēmu. Neviena, ne rezultātu sapulce, nekas cits nesākas savādāk, kā pirmais jautājums ir veselība un drošība. Kas mums šobrīd ir aktuāls, kur mēs esam, kas ir sasniedzams, kādi izaicinājumi. Un tad mēs ejam tālāk tur pie peļņas vai zaudējumiem, vai pie izmaksām, vai viss cita. Atvērtie dialogi. Mēs varam teikt, mums ir atvērta kultūra, bet ja mēs nedodam vietu brīvajam mikrofonam, tad mēs nevaram runāt par atvērtu kultūru. Jā, tā kā arī tam ir jābūt. Mums tas norit veiksmīgi kopā arī ar arodorganizāciju. Mums tur ir arodorganizācijā, mums ir uzticības personas, arī uzticības personas no darbinieku vidas. Tas arī brīnišķīgs instruments, kādā veidā mēs iegūstam informāciju par to, kā cilvēki jūtas darba vidē. Aptaujas un pētījumi. Mēs esam piekritēji labāk, retāk, bet tā, kad ir arī process pēc, nekā visu laiku, un tad tiks laukam zem paklāja. Problēmas ir, un tiks laukam tā paklāja, bet mēs izveicam pētījumu vienā gadā, un tad ar tiem rezultātiem strādājam nākamā. Un tad atkal pētījumu veicam vēl pēc gada. Tātad mums ir 2 gadu process. Bet tam uzņēmuma darbinieki mainās tik lēni, kad viņi jau arī pēc 2 gadiem saka, atkal jāatbild. Līderības stūris mums katram vadītājam un speciālistam, kas ir atbildīgs par procesu virzību, ir arī tā skaitā, KPIs individuālā līmenī, bet mēs skaidrojam, kāpēc to vajag organizācijai, kad ir šīs redzamās jūtamības līderības stūris. Un šeit es pierakstīju skaitli, 131 organizācijas darbinieks, kam bija šādas stūris jāveic pagājušā gadā, vai ko mēs sagaidījām, veica 872 vizītes, kuras arī ir dokumentētas, tur ir uzrakstīti novērojumi, kas tur ir veikts un tam līdzīgi. Resursu atbalsts ikdienā un kolēģu līmenis, jā. Zināšanas aizsniegt visus dažādu rīku un instrumentu, atbilstoši komunikācijas kanāli. Nederēs tikai žurnāls, vajadzēs visticamāk arī digitālu grupu, vajadzēs visticamāk arī mums, piemēram, raidieraksti, kur mēs runājam aktuālas tēmas arī un tam līdzīgi. Resursu krīzes vadībai, vai tādi jums ir, un vai jūs par to domājat? Jo man liekas, ka līdzīgi kā ir ar tādiem fiziskiem riskiem, mēs trenējam cilvēkus dzēst ugunsgrēkus, bet vai mēs trenējam cilvēkus kaut ko darīt ar psihoemocionāliem riskiem, tad, kad ir krīze? Jā. Un tas arī noteikti tas, par ko ir jādomā, un arī tādam treniņam vadītājiem ir jābūt, un es jau dzirdēju dažus piemērus, kur to jau realizē. Tas arī ir brīnišķīgi. Tātad mēs strādājam ar sekām, vai mēs domājam par risinājumiem un iespējām? Mēs organizācijā domājam par risinājumiem un iespējām, saprotot to, ka dažkārt sekas mums arī būs jāanalizē. Bet mēs nepaliekam tai reaktīvajā līmenī, mēs ejam tālāk. Mēs proaktīvi ieviešam inovācijas. Un darbinieka ģimenes ikdienas pieredze. Es uzņēmumā patiesībā saistās arī ar darbinieka ģimenes pieredzi, ko viņi piedzīvo, kad darbinieks atnāk mājās. Jo viņš, tāpat kā viņš atnes no mājas uz darbu, tāpat viņš atnes darbu uz mājām pareizi. Kad jūs pēdējo reizi runājāt ar dzīvesbiedru sūkstoties par savu darbu? Es vakar. Bet varbūt, ka vajag. Tas katram, lai paliek, mēs tagad neizslēgsim mikrofonus, nepaliksim zem 4 acīm, bet mums jau ir svarīgi, ka mums ir tas atbalsta personāls un ko viņi arī dzird, un īstenībā
protams, jājautā, vai tu par to sūdzies un lamājies un tā, bet ja tev ir vajadzīgs tāds sarunu biedrs, kurš saka, un dažkārt tiešām ir tā, tu vienkārši atskārst, ka viss ir ok, tu neesi viens ar savām problēmām, jā, bija tā kampaņa, tu neesi viens, pat maizē ir sviests, jā, tad tāpat, tu neesi viens, tev ir līdzcilvēki arī darbā un ģimenē. Es uzņēmumam, te ir tā darba jēgpilnības un satura apziņa, iespējas pielietot zināšanas, ko tu esi apguvis, nevis tikai tāpēc, ka mēs mācāmies, tāpēc, ka to nevienam nevajag, un tāpēc, ka vispār tā ir labi un ilgtspējas pārskatā mums būs ko ierakstīt, bet mēs mācāmies sev un uzņēmumam, un kā to kombinēt var iekļaut tajā darba vidē. Skaidrs attīstības un caurspīdīgs attīstības process, tātad vai jūs, nezinu, varbūt paceļiet rokas tie uzņēmumi, kuri savas šīs te darba amata pozīcijas iekšēji vispirms izsludina vai paralēli ar ārējo šo te. Jā, brīnišķīgs instruments, kad īstenībā pateikt, mans atlases process strādā arī uz iekšienu. Un tad nākamais līmenis pārbaudīt, cik piesakās. Jo, ja nepiesakās, tad kaut kas nav labi. Ja piesakās un zinat, ka jā, varbūt nav atbilstošākais, bet reku viņš grib, es varu darīt ar tā cilvēka attīstību kaut ko, un es zinu, ka viņš grib, viņš jūtās droši pateikt, ka es gribu attīstīties, tad viņš arī psiholoģiski jūtās droši. Tad tur nāk tai līmenī arī darba samaksa un komponents, jo es uzņēmumam, protams, nevar būt bez tā, ka mani atalgo arī atbilstoši tam, jā. Tā kā tur uzņēmumam ir jāinvestē stabilā un caurspīdīgā un saprotamā atalgojuma sistēmā. Un reputācijas jautājums. Viens negrib strādāt uzņēmumā, par kuru paralēlā pasaulē visi runā tikai sliktu. Jā. Tā kā tas ir tas, par ko jārunā arī ar darbiniekiem. Un es esmu daļa no uzņēmuma stāsta mēs, un šis ir jau pēdējais gandrīz slaids. Atbildība un vadība pār procesu, darbu un nākotnes iespējām. Tad, kad cilvēkiem ir iespēja vadīt un kontrolēt savu darbu un savu procesu neatkarīgi no līmeņa, kad viņi saprot, tā ir tā atbildības uzņemšanās. Tas līmenis, kurā viņi ir uzņēmušies atbildību un ir godīgi. Un tas, ka mēs varam radīt vidi, kurā apziņa par to ievainojamību ir ok, par tām kļūdām ir ok, un varam lūgt un saņemt arī palīdzību, tas rada to vēlēšanos attīstīties. Un te ir izvilkums no mūsu apmierinātības pētījuma. Mēs to veicam pie Kantara, tagad viņi nosaukumu mainījuši, bet šeit jūs varat redzēt, te ir uzlikts, kad Latvijā vidēji cilvēku tipāšu organizācijas rezidenti ir vidēji 40%, mums tāda ir 30%. Organizācijas virzītāji, kas ir tie, kas uzņemās atbildību par savu darbu, kuriem tiešām rūp, kur ir gatavi atdot procesam sevi un redz, kā tas strādā. Latvijā vidēji 18%, mūsu uzņēmumā tie ir 40%. Tie, kas ir garām gājēji vai tie, kas ir, nav starpības, kur es strādāju. Latvijā 34%, mums tādi 23%. Un kritiķi, tie, kas izaicina to status quo organizācijā, vai kur uzdod visu laiku tos kritiskos jautājumus, vai ir labi, vai vajadzētu labāk, tur mēs esam Latvijas līmenī. Bet tas ir tas lielais iegūms, ko tu iegūst, jo, ja tu redzi to psiholoģisko drošību, tad tavā organizācijā ir daudz procesa virzītāju. Un es negribu teikt, ka tā ir zelta atslēga, tāpēc, kad ir grūti, jo vairāk tev ir virzītāji, jo grūtāk kļūst vadībai, tāpēc, ka visi grib vadīt. Visi redz, kā ir labāk. Un tad vadībai īstenībā ir izaicinājums, kā visu šito inovācijas enerģiju savaldīt vispār, jo tev jau galā ir jāpatur arī kaut kāds tas kodols. Jā. Un šis nav vienkārši, bet iegūmi ir reāli, šie ir mūsu dati. Mums ir apakšā tie daudzie sarkanie stabiņi, mēs mērām šo saslimšanas rādītāju. Saslimšanas rādītājs mūsu organizācijā ir tiešām Latvijā ļoti zems, arī pret citiem grupas uzņēmumiem. Tā ir tāda interesanta lieta, ko mēs redzam, kad psiholoģiski drošākā vidē cilvēki mazāk slimo. Mums ir aiziešanas rādītājs 2,2%. Ļoti maz. Ja. Un darbinieku dalība pētījumā mums bija 96,3%. Tas arī rādītājs par to, kad cilvēki izsakās un viņiem rūp pateikt savu viedokli. Paldies! Viss. Paldies. Jā.
Redz, nebija nemaz tik traki pāri laikam. Viss kārtībā. Paldies Lindai vēlreiz uztaisām viņai kārtīgs aplauss. Bet tūlīt jau mums nākamais runātāja, un tā ir neviena cita kā Baiba Ceimere no akcijas sabiedrības Latvija Energo. Kompetenci attīstības vadītāja, kas mums pastāstīs par tēmu, tātad, kad neapmierināts klients, nav liekam vienādības zīme ar neapmierināts konsultants. Tālāk, Baiba? Jā, paldies. Paldies, kolēģi. Man gan ir jācitē mūsu konferences vienu no pirmās daļas runātājiem, Vanadziņa kungu. Es tā īsti nesaprotu, kā es te gadījos. Ja? Bet ok, viss ir labi. Es runāšu par to risku, par ko Vanadziņa kungs mums stāstīja, ka darbinieki to vērtē viszemāk, šo te risku, kas ir konflikta risks ar klientiem. Un pirms es paiešu tālāk kaut kādās praktiskās pieredzēs un soļos, kā mēs uzņēmumā risinām šos jautājumus, man ir pāris jautājumi jums, jebšu precīzāk sakot, viens. Kā jums šķiet, kas ir nepieciešams klientam? Sāksim tā, pēc pusdienām viss kārtībā. Ja jūs man piekrītat un gribat teikt jā, tad jūsu uzdevums ir sastist plaukstas vienu reizi. Izmēģinam, ja? Yes, super. Ja jūs man nepiekrītat, jebšu jūsu atbildi uz manu uzdoto jautājumu ir nē, jūs darat šādi. Varam? Super. Jūs par aizsarību drusku pakustēsieties. Es esmu, laikam, statistiski īsāka par vidējo runātāju. Super. Paldies. Man tagad nav visu laiku jāpalacās, es varu mierīgi stāvēt. Jā, tātad, cik no jums ir vajadzīga elektrība? Super. Vai jums ir vajadzīga dabasgāze? Aha, bija kaut kādi tādi dīvaini plikšķi, bet ir ok, var nebūt infrastruktūra, mēs to zinām, dabasgāze nav visiem. Sakiet lūdzu, kad jums kā klientam ir kāda no šīm substancēm, kad jūs komunicējat ar savu pakalpojumu sniedzēju, vai ir taisnība, ka jums vajag skaidrību? Paldies. Vai ir taisnība, ka jums jau tomēr ir pašiem sava versija par to, kāda būs tā skaidrība? Aha, paldies. Ir daļa, kas tomēr paļausies uz mūsu profesionalitāti. Super, par to jums liels paldies. Jā, patiesībā tā bildība ir ļoti vienkārša. Tad, kad es kā pakalpojumu saņēmējs, kā klients, komunicēju ar savu pakalpojumu sniedzēju, es jau zinu, ko es gribu. Un ja viņš man nevar iedot tieši to, ko es gribu un tieši tā, kā es gribu, tad visticamāk es palieku viegli neapmierināts. Jā vai nē? Vai ne? Tā tas ir. Lūk, un tad, kad mēs nonākam tā situācijā tagad no otras puses, kad jūs esat sazinājies ar pakalpojumu sniedzēju, un tur pretī ir klientu konsultants, un šis leģitimizē, kāpēc es šeit atrodos, jo visa mana dzīve ir par un ap klientu apkalpošanu, visa mana darba dzīve, droši vien tā būtu precīzāk. Un tā patiesībā ir viena ļoti feina joma, jo mēs strādājam dzīvi cilvēki ar dzīviem cilvēkiem. Jā vai nē? Te vēlreiz varējām atkārtot, bišķi tā slābani bija, ja? Bet nekas. Jā, ja mēs domājam par tādu ļoti šo specifisko psihoemocionālo risku, tad mēs padomājām, kas tieši šai mūsu auditorijai, klientu apkalpošanas darbiniekiem, ir varbūt tās mazliet vairāk vajadzīgs, jo par psihoemocionālo risku Reku ļoti skaisti runāja arī iepriekšējā runātāja, bet kur tad tam klientu apkalpošanas darbiniekam vajadzētu saņemt drusku savādāk? Pirmkārt, man būtu jābūt iespēja kaut kur nolaist vaiku. Ja? Tad, kad jūsu gribēšanas nesakrīt ar manām iespējām. Jā vai nē? Man ir jābūt kaut kādai, kaut vai minimālai iespējai
tā kā ietekmēt to jautājumu virzību, vai ne? Es domāju, ka liela daļa no jums šeit klātesošajiem, ja es pareizi saprotu, ir valsts darba inspekcijas darbinieki, ja? Tātad, diezgan... Paldies tam vienīgajam, kurš atzina, ka viņš ir darbinieks. Super. Tātad es pieņemu, ka jums, kolēģi, ir diezgan tādi strikti noteikumi, strikti reglamenti, un patiesībā mums arī ir diezgan skaidras tās robežas, kādās mēs kaut ko varam vai nevaram izdarīt, neatkarīgi no tā, cik ļoti klients gribētu vienu vai otru situācijas risinājumu. Arī kaut kādas lietas, kas iespējams nodara visiem, bet ir vajadzīgas absolūti noteikti klientu apkalpošanas darbiniekiem. Tas ir kaut kādas tehnikas, kas mums palīdz skaidri nospraust robežas. Tehnikas, kas mums palīdz tā kā mierīgi skatīties uz citu cilvēku emocijām. Un, protams, tas atbalsts, viņš ir vajadzīgs momentāli, jo klients tajā brīdī ir uz līnijas, un tad man ir vajadzīgs tā kā skaidrs risinājums, ko es tam klientam varu piedāvāt. Tā kā no teorijas viss, tālāk paliks viss interesantāk, 3 reāli stāsti. Kā tad mēs praktiski palīdzam saviem konsultantiem, un tad, kad es jums saku vārdu konsultanti, tad pamēģiniet iedomāties, bet vienkārši iedomājieties, ja? 99% man ir burvīgas dāmas. Precīzāk, man ir viens kungs uz līnijas, ja? Jā, tā kā, te bija jāatskan kaut kādiem tur solidaritātes aplausiem tam vienam kungam, bet viņš tur ir. Paldies. Jā, un, Protams, ka katra no mums ir kāda meita, kāda no mums ir iespējams sieva, draudzene, partnere, māte. Jā, ar vienā sakot, mēs atnākam uz darbu ar visu to buķeti, kāda tur ir, jā, no rīta neēdīšu šito putru, un vispār viņš ar mani nerunā, un vispār es to bērndārzu negribu iet, un tad vēl tas tramvajs neatnāk. Vai arī vienkārši to mašīnu nevar pielaist, jo ir -20 grādi, bet uz to darbu ir jāatnāk un ir jāsmaida. Un uz to zvanu klientam ir vienkārši fantastiski jāatbild, ka es šeit esmu, tāpēc, ka es gribu jums palīdzēt. Jā vai nē? Super. Un šeit mēs nonākam pie jautājuma, cik tad reāli lielu apjomu var izdarīt viens cilvēks. Protams, ka mēs gaidām vai arī tās prasības. Mums ir tādas, ka visi mūsu klientu konsultanti zina. Viņi zina un prot. Un kā jau katrs cilvēks, ja? Vienam patīk, tāds garšīgs steiks, citam garšo zivs, ja? Tad arī darba jomās ir kaut kādas lietas, kuras man patīk labāk un kuras man patīk netik labi. Tas, ko mēs esam ieviesuši no pagājušā gada, es pierakstīju no Ivetas Bikses teiktā, ka tas ir bijis darba dizains. Man pat termins atradās tam, ko mēs izdarījām, vai ne? Mēs ieviesām mūsu kontaktu centra darbiniekiem specializācijas. Proti, man ir iespēja vairāk apkalpot tās tēmas, kurās es jūtos spēcīgāk. Ja? Tur, kur es jūtos komfortablāk, tur, kur es jūtos labāk, šie zvani man automātiski tiek padoti. Ja? Tā kā, protams, var būt situācija, ka pilnīgi neviens klients, ar kuru es māku apieties, nezvana. Es nesēžu tajā brīdī bez darba. Ja? Man dod, protams, citus zvanus. Bet jā, tā galvenā ideja, ka cilvēks tā padziļināti, tā eleganti zina 1 līdz 2 jomas, un tad mūsu tehnoloģija nodrošina to, ka mēs viņam padodam tieši šos konkrētos zvanus, un viņš var apkalpot tieši šos konkrētos klientus. Otrā lietiņa, kāda lietiņa? Lieta. Mēs jau te bišķiņ plaukšķinājāmies par to informācijas apjomu tam vienam nelaimīgajam darbiniekam, kas te ir no valsts darba inspekcijas.
Tad es gribu teikt, ka direktors arī piesakās, ka viņš tomēr ir arī darbinieks. Forši. Tas informācijas apjoms viņš ir un mainās, un kaut kādas lietas nāk klāt, kaut kādas lietas iet prom. Un, protams, ka mēs esam katrs ar savu kaut kādu kapacitāti paturēt lietas prātā. Un mums ir fantastisks rīks. Mēs izmantojam mākslīgo intelektu, kurš meklē informāciju mūsu iekšējā datubāzē, kas ir klientu apkalpošanas darbinieka lapa. Tur glabājas pilnīgi visas svarīgās lietas par to, kā tikt pie elektrības vai kā tikt no viņas vaļā ļoti ātri. Un, ja es pēkšņi tā kā apjūku, mans dabīgais intelekts man neiedod pareizo atbildi, tad Čaks ir tas rīks, kurā es varu ievadīt jautājumu praktiski vārds vārdā, kā man to uzdod klients, un saņemt atbildi, kas jau tur Čaks mums nemelo. Viņš nesaka, ka viņam nav datu. Ja? Viņš kā neizdomā pats kaut kāds cibars. Viņš tiešām, ja tā informācija sistēmā nav, tad nav. Tad tas jautājums ir uzdots vai tā, ka viņš nesaprot, viņš ir jāpārformulē. Bet jebkurā gadījumā tas ir veids, kā mēs ļoti ātri varam nonākt vismaz pie pavediena, aiz kura paņemot, tad tālāk var šķetināt un nonākt pie īstās atbildes. Un, protams, mācības. Dažādus veidus. Mācību mēs piedāvājam saviem klientu apkalpošanas darbiniekiem. Un mācības ir mana dzīve, par to es varētu runāt tā kā. Ievilkt telpu un runāt 3 stundas, citējot vienu no iepriekšējiem runātājiem. Bet tie piemēri, ko tad mēs mācām? Ko mēs mācām mūsu klientu apkalpošanas darbiniekiem? Mēs mācām, kā runāt ar senioru. Jo, jā vai nē, tur atšķirās tā saruna ar senioru. Katram noteikti, gribēju teikt, katram mājās ir kāds seniors, bet ļoti iespējams, ka ir. Darbs ar klientu krīzes stāvoklī, un te tā krīze... Ziniet kā, vai necerēti liels elektrības rēķins ir krīze? Jā vai nē? Vai ne? Protams. Ja? Protams, tajā brīdī, kad es esmu saņēmusi elektrības rēķinu, par kuru es gribu paskatīties 2 reizes, vai tiešām tas cipars tur atbilst, vai tas gadījumā nav mans telefona numurs, tad, protams, ka tā man ir krīze. Ja? Tajā brīdī es esmu saskāries ar situāciju, kuru es negaidīju, neplānoju, un man viņai vajag risinājumu. Protams, mēs mācām arī saviem kolēģiem empātijas mācības, kā tolerēt to, kas notiek uz līnijas, kā saprast tos cilvēkus. Starp citu, žargons, kuru es te lietoju uz līnijas, nozīmē, tajā brīdī, kad es esmu pacēlus klausuli un runāju ar klientu, tas nozīmē, ka es esmu uz līnijas. Kur ir kāds vēl, kurš saprot, par ko es runāju, super, man prieks. Jā, mēs arī mācāmies, kā izmantot balsi kā savu darba instrumentu. Ja? Kādā tempā, ar kādiem uzsvariem vēlams runāt ar cilvēku, teiksim godīgi, viegli uzbudušā stāvoklī. Mēs tuvojamies noslēgumam. 3. stāsts. Un 3. stāsts ir no mūsu pieredzes, kura nebija mums viegla. Es to stāstu nosaucu, kad tiešām jau bija pa daudz. Un tagad atceraties tās manas foršās dāmas un to veselu vienu kungu. Un klientu plūsma tajā brīdī tādam mērenam paisumam bija līdzvērtīga. Ja? Proti, lai cik mēs ātri strādātu, lai kā mēs eleganti lietotu savu balsi, mēs saņēmām ārkārtīgi daudz zvanus, kurus bija inicijējis arī tā būsim godīgi, ne mūsu lēmums, bet tā tas notika. Tā klientu plūsma bija milzīgi liela, un mēs sapratām, ka tepat nav tik daudz stāsts par to, ka tie zvanītāji būtu ļoti konfliktējoši. Protams, ka viņu starpā bija arī tādi, bet tā bija situācija, ka tas darba apjoms un tāda rutinētā darba apjoms. Proti, ka katrs zvans, kuru tu paceli, ir par vienu un to pašu tēmu. Ja? Nav nekādas dažādības. Tu esi dzīvs cilvēks, bet tu kā robots atbildi principā vienu un to pašu.
Un tajā brīdī, jā, mūsu kolēģiem, tā kā visa bija pa daudz. Un tas, ko mēs ļoti ātri reaģējām un izveidojām, un kolēģiem bija iespēja šīs te situācijas izrunāt supervīzijas grupās savu kolēģu starpā. Protams, vadītās ar supervizoriem, ne jau tagad. Šodien Anna būs supervizore, ja? Un viņa jautās, kā jūs jūtaties. Nē, protams, ka tur bija profesionāli cilvēki, kas vadīja šīs grupas. Un, pirmkārt, mēs redzējām ārkārtīgi labu efektu pie sevis klientu apkalpošanā. Un laikam ejot uz priekšu, šī prakse, grupu supervīzija ir ieviesta visā uzņēmumā. Ne tikai klientu apkalpotājiem, arī dispečeriem, arī jebkāda citā darba darītājiem ir iespēja pulcēties uz supervīziju ar sava amata kolēģiem un izrunāt savas lietas. Ja būsim godīgi, vai tad tie vadītāji saprotās mūsu lietas? Jā vai ne? Viens vienīgs vadītājs plaukšķina. Super, malacis. Jā. Yes, labā ziņa, es esmu tikusi līdz savas prezentācijas noslēgumam. Un jā, tad šī atbilde uz jautājumu, kad neapmierināts klients nav vienāds ar neapmierināts konsultants, ir tad, kad uzņēmums ļoti piedomā, ļoti cenšas, vai es varu teikt, ka mums absolūti viss izdodas? Noteikti nē. Ir kaut kādas lietas, ko mēs pamēģinām, saprotam, ka nestrādā mūsu uzņēmumā, nestrādā ar mūsu kolēģiem, bet jebkurā gadījumā mēs turpinam darīt. Un tā vietā, te būtu jānāk droši vien slaidiem par mūsu uzņēmumu, bet ir viss ļoti vienkārši. Tātad mūs var atrast www.elektrum.lv vai piezvaniet manām superīgajām dāmām uz 8400 vai arī rakstiet klientu.service@elektrum.lv. Paldies! Man laikam arī ir jāuzdod viens mazs jautājums. Kā mums ir? Mums patikās Baibas prezentācija? Paldies, Baiba. Tiešām kolosāli. Ķersimies pie nākamās runātājas. Dagnija Skrebele no SIA Vidzemes slimnīcas personāla vadības daļas jurista darba tiesībās un darba aizsardzībā. Tas ir interesants amats. Un viņi pastāstīs mazliet vairāk par Vidzemes slimnīcas rūpes, tātad par darbiniekiem psihoemocionālo risku vadībā. Tālāk. Sagaidām arī viņi ar aplausiem, dāmas un kungi. Jā, tad mazlietiņ par amatu. Tad darbdevējs izmanto visas manas kompetences. Un par to, kādēļ es nenesu darbu uz mājām, atbilde Lindai ir, jo mans vīrs strādā augstsprieguma tīklā, un tā tad ir elektriķis. Un parasti, ja es viņam par kaut ko pažēlojos, tad viņa atbilde ir, tāpēc tā medicīna ir tik nepieejama. Savukārt es viņam atbildu, tāpēc tā elektrība ir tik dārga. Bet tad es pārstāvu Vidzemes slimnīcu, un, manuprāt, mēs jau ļoti daudz darām psihoemocionālo risku vadībā. Tas ir mazlietiņ vienā kārtīgā slaidā par mūsu slimnīcu. Tātad mums ir 800 plus 820, 830 kā kuru reizi darbinieki. Un mums ir arī 2 arotbiedrības, darbinieku uzticības persona, un tātad sniedzam gan neatliekamo palīdzību, gan arī visa veida ambulatoro palīdzību, un esam gan kārtīga poliklīnika, slimnīca, un mēs atšķiramies no visiem pārējiem droši vien ar to, ka mūsu pacients, jeb mūsu klients nav vienkārši klients, bet viņš ir tāds, kuram vai nu sāp, vai viņam ir slikti. Izņemot otrdienas un trešdienas, tad mums ir obligātās veselības pārbaudes un donoru dienas, un tad mēs mēdzam smieties, kad slimnīcā var atrast vesels vīriešus. Jā, un darbinieki mums ir dažādi. Mums pašiem ir savs uzkopšanas dienests, mums ir arī sava veļas aprits nodaļu, veļu gan mazgā ārpakalpojumā, bet viņām arī pietiek darbiņš.
un līdz pat jau profesoru līmeņa ārstiem, kas ir tiešām ļoti lieli speciālisti savā jomā. Tāda vizuāli izskatās mūsu slimnīca. Blakus viņai ir mums pašiem arī jau savs rehabilitācijas centrs jauns un moderns. Tātad ir iespēja darbiniekiem izbaudīt arī tā pakalpojumus. Vēlāk mazliet tam arī pieskaršos. Un kā jūs redzat, tad darbinieku un kolēģu labbūtība ir iekļauta arī jau mūsu vērtībās. Mums ir svarīgi, lai visi mēs būtu gan pilnveidojušies, lai zinātu inovācijas, un tādēļ patstāvīgi arī pilnveidojamies, augam un izmantojam visu, ko vien varam izmantot. Tad risku vadība notiek arī šo psihoemocionālo tieši tāpatās, kā jebkuri citi riski tiek vērtēti, izejot visus šos posmus. Un galvenokārt, lai mēs varētu darbiniekiem sniegt vislabāko atbalstu, tas notiek ievērojot 3A principu, tātad atpazīt, apmācīt un atbalstīt. Un tad esam iesaistot darbiniekus, izvērtējuši galvenos darba vides riskus. Viņi visu laiku nāk kāds klāt, uzzinām par kaut ko jaunu. Tad informējam darbiniekus gan par šiem riskiem, lai viņi būtu informēti, un arī par preventīvajiem pasākumiem. Esam izstrādājuši skaidras vadlīnijas rīcībai visādās ārkārtas situācijās un arī ziņošanai incidentu gadījumos. Mums ir gan ētikas kodeks, gan ētikas komisija, un šajā ētikas komisijā, kā ētikas komisijas priekšsēdētājs, mums ir valdes loceklis, kurš ir arī psihiatrs. Un tātad nav pamata smieties. Tad viņš reizēm jau tad, kad ir ieildzis kāds konflikts vai kāds strīds un nav atrisināms, tad viņš ar savu tādu profesionālo aci jau var redzēt, vai šis cilvēks, kas ir nokļuvis jau ētikas komisijā, vai viņam ar šo garīgo veselību viss ir kārtībā, vai cēlonis jau nav jāmeklē kaut kur dziļāk. Un viņš, protams, nesniedz šo informāciju ētikas komisijai, bet viņš uzaicina cilvēku tad jau uz privātu tikšanos, kur tad jau kā ārsts sniedz viņam šo palīdzību. Gadījumu mums nav daudz, kas notiek līdz ētikas komisijai, parasti tiek atrisināti ātrāk. Pagājušajā gadā tie bija 2 gadījumi, un, protams, par katru reizi ir prieks, kad problēmu mēs varam atšķetināt un atrisināt, un kad darbinieks vai nu pamainot nodaļu, vai savu vadītāju, vai nokļūstot citā darba kolektīvā, ir tiesīgs strādāt tālāk. Tad ļoti daudz mums ir dažādas apmācības, tā skaitā par stresa vadīšanu un padomu, kā tikt galā ar stresu. Informējam darbiniekus par dažādiem atbalstiem un to, ka viņš nav viens, viņam ir pieejami šie atbalsti. Un ļoti svarīgi arī informējam par uzņēmumu nākotnes plāniem, jo bieži vien arī neziņa ir tā, kas rada šo stresu. Un daudz un dažādas aptaujas, tā skaitā anonīmas un arī exit intervijas, kurās, tad, kad to, ko nav varējis pateikt darba attiecību laikā, bieži vien darbinieks pasaka tieši šajā intervijā. Tā skaitā tur ir arī jautājumi par to, vai darbinieks ir piedzīvojis emocionālo vai fizisko vardarbību. Tad cenšamies nodrošināt darbiniekiem tādu drošības sajūtu, informējam par katru nozīmību un tiešām gan fiziski pasakamies par darbu, gan arī tas jau ir kā prēmijas veidā un dažādos arī pasākumos un tam līdzīgi, bet arī ikdienā to daram. Iedrošinam darbiniekus runāt un dalīties ar savām sajūtām, nebaidīties. Un mums nepārtraukti ir pieejams arī psihologs, pie kura var vērsties anonīmi, privāti, arī kā grupās, ja ir nodaļā kāda problēma, un arī šajās supervīzijās. Un psihologs, jā, mums ir pieejams katru dienu, mums nav ierobežots apmeklējumu skaits, katram tik, cik ir nepieciešams. Viņš drīkst iet un ne tikai par darba jautājumiem, arī par dažādiem privātiem. Un arī apsardzes darbinieki, par cik, kā jūs saprotat, slimnīca, tātad vēršās arī cilvēki, kas ir dažādos reibuma un neadekvātos stāvokļos, un jebkurā variantā ir arī citreiz tādas situācijas, ka tuvinieki ir ļoti agresīvi, jo viņu, tas tuvinieks, kuru viņi ir atveduši uz slimnīcu, viņam ir vienīgais, kuram ir slikti, bet tādiem žēl nav un ir jāgaida šajās te rindās. Tad
reizēm ir vajadzīgs arī šis te apsardzes darbinieks, kas ir speciāli apmācīts, kā tikt galā ar šīm te agresijām un kā rīkoties un tam līdzīgi. Un, jā, tad tie ir tie riski, ko mēs esam apzinājuši, tad arī šis nakts darbs, jo mums ir diennakts palīdzība, garas darba stundas un virsstundas, jo, kā jūs zinat, medicīnas personāls visā Latvijā akūti trūkst. Tāpat mēs strādājam infekciju vidē un varbūt arī tādas situācijas, kad ir vīrusu sezonas un gripas un tam līdzīgi, mums arī personāls slimo. Ir paaugstināta atbildība darbā un psihoemocionālā pārslodze atkarībā pēc amatiem pilnīgi visiem darbiniekiem. Ir nespēja ietekmēt darba procesus un rezultātus, ne visiem mēs spējam palīdzēt. Tad gan pacientu nāves, gan arī citas šīs smagās diagnozes ir jāpaziņo gan pašiem pacientiem, gan arī viņu tuviniekiem. Un tad par dažādām pacientu un tuvinieku reakcijām es jau pateicu, un ir arī iespējams šīs psihoemocionālā, fiziskā un seksuālā vardarbība, vairāk gan tieši no pacientu puses. Ir mums arī daži gadījumi, kad esam saskārušies ar to, kad jau ir šīs mobbinga izpausmes starp kolēģiem, bet, diemžēl, Latvijā nekur nerunā par tādu lietu, kā šis terors ar šiem toksiskajiem cilvēkiem, par ko mēs runājam, toksiskajiem darbiniekiem, kas ir vērsts pret darba devēju. Tātad šī tēma absolūti nekur par viņu netiek runāts, bet mēs reāli ar šādu situāciju esam saskārušies. Kad darbinieki negodprātīgi izmanto savas likumā nostiprinātās tiesības, ka darba devējiem visur ir pierādīšanas pienākums, un tad viņš rīkojas tā kā māk. Es ceru, ka kāds arī šo kā pētījumu kādreiz izvirzīs un to tad darīs. Nu jā, un tad šie riski ietekmē darbinieku, ietekmē arī organizāciju, un galu galā tas ietekmē arī pacientu drošību un veselību. Līdz ar to mums par to ir jāskatās jau daudz vairāk. Tad šeit ir daudz un dikti dažādi ieteikumi, ko mēs iesakām darbiniekiem. Šis ir no mūsu darba drošības instruktāžas izvilkums, daudz un dažādu ieteikumu, ko tad darbinieki var izmantot. Un, protams, ka mēs katrs esam savādāks, mēs katrs esam dažāds, un katram ir tās savas rutīnas, kas mums ir vajadzīgas un kas mums palīdz. Vienam tas ir sports, vienam tas ir kas. Man, piemēram, ir tā, ka man rīts nav izdevies, ja es neesmu izmantojusi savas apzinātās 10 rīta minūtes, un es jums izstāstīšu, kas tas ir, varbūt kāds var noķiept. Tad man ar vīru ir vienošanās, ka 10 minūtes, tad, kad mēs esam pamodušies, vienalga arī, ja kādam ir ātrāk kaut kur, piemēram, 3 ceļos strādāt, viņam ir jāpieņem, ka tagad būs manas 10 minūtes, kad es ielienu viņam azotē un izbaudu to, ka es esmu maziņa un es esmu drošībā. Un man tiešām šī sajūta ir vajadzīga, un ja es viņus izbaudījusi, tad diena ir izdevusies. Varbūt kādam jums arī tādas lietas var palīdzēt. Tas neko nemaksā, ir vienkārši, galvenais ir vajadzīgs tā drošības sajūta. Un aicinam darbiniekus padomāt arī par savu privāto veselību, par psihoemocionālo, arī par šīm iespējām izmantot visu, ko piedāvā slimnīca, pavadīt laiku ar draugiem, ar hobijiem un visu pārējo. Tad, kā teicu, mums darbā ir psihologs. Viņa ir katru dienu darbā, pusi darba laika psihologs strādā ar pacientiem, kas ir tieši smagie pacienti insultā un rehabilitācijas centrā. Tad tāds uzaicinājums bija oktobrī, kad bija garīgās veselības diena. Viņi izdomāja 1 mēnesi pamēģinās un uztaisīja tādu psihologu paskastīti, kurā ar šādu kodiņu darbinieks varēja anonīmi uzdot sev jautājumu, kas viņam interesē, bet ar ko viņš varbūt kautrējās publiski atrisināt. Interese bija tik liela, ka mēs sapratām, ka šim ir jāpaliek. Un tad šeit ir daži jautājumi, kādi tad tika jau izskatīti. Tad teicu oktobrī, un tad šie jau bija. Tad bija pat par kā darbiniekam vienkārši par
izstāstīt, neaizvainojot viņu par personisko higiēnu. Tad, kā turpināt darbu, ja nevar uzticēties vadītājam? Kā man saprast, kad ir sākusies izdegšana un man ir nepieciešams atbalsts? Kā tikt pāri, ja tu saproti, ka es rīkojies nepareizi ārstēšanas laikā? Ja tad mums arī ir gadījuma ziņošanas sistēma, un mēs esam noteikuši, ka, ja darbinieks pats par savām kļūdām tur ziņo, viņš netiks sodīts. Un līdz ar to arī tā kā darbinieki nebaidās ziņot arī par visām šīm situācijām. Tad, par cik es teicu, ka mēs saskaramies arī ar pacientu nāvi, mums ir arī kapela un kapelāni, arī, ar ko var parunāt par šādiem sasāpējušiem jautājumiem. Un mums bija šogad apmācības par galvenokārt par tēmu, kā palīdzēt pašiem palīdzētājiem. Ja mēs rīkojam apmācības darbiniekiem, tad vadītājiem bieži vien pašiem ir vajadzīga šī palīdzība. Un Marija Ābeltiņa mums ļoti vērtīgas apmācības novadīja. Ļoti jauka diena bija tāda pati kā šī. Es arī esmu stāvā sajūsmā par šodienas konferenci un zināšanām. Mums ļoti daudz ir tieši šīs komunikācijas prasmes nepieciešams. Kā es teicu, mums ir pacienti dažādi, un mēs esam izstrādājuši komunikācijas prasmju pielietošanas rokas grāmatu, un tad te ir tādi daži izvilkumi no tēmu nosaukumiem, kas tad tur ir iekšā šajā te rokas grāmatā. Tad katru mēnesi tiek publicēti pacientu pateicības vārdi mūsu iekštīklā, lai jebkurš darbinieks varētu ar tiem iepazīties. Tad tas, par ko es teicu, ja, kad mēs nebaidamies pateikt paldies un to arī nopublicēt. Šie tikai daži parasti ir, daudz vairāk, bet slaidā var ielikt tik, cik ir. Un lai mums būtu, mēs tā kā daram, lai mums būtu arī ar kaut ko salīdzināt, tad 2024. gadā mums Motify veica šo te darbinieku labbūtības pētījumu, un tādi mēs izskatāmies, ka mēs redzam, arī mums ir kur augt, neskatoties uz visu to, ko mēs izmantojam un daram. Un tas arī psihoemocionālā veselībā, ja tad Latvijas vidējais, ja tā kā etalona rādītājs ir 76, tas ir no tiem uzņēmumiem, kas ir piedalījušies pētījumā. Tad mums ir 72, bet šeit mēs diezgan lielā šokā bijām par to fizisko veselību, ka darbinieki paši atzīst, ka viņiem nav pietiekami laba fiziskā veselība. Un tad tie pasākumi, kas tiek veikti, tad viņi vairāk vai mazāk ir saistīti ar šo te fizisko veselību. Arī mums bija mūsu soļu vidzemē, tad piedāvājām darbiniekiem iztaigāt 7 Latvijas takas. Tad mums bija kāpņu izaicinājums. Darbinieks, kas uzvarēja, saskaitot viņas pakāpienus, viņš uzkāpa augstākā Everestā. Bija mēnesis, ja, 2 mēneši, jā, 1. oktobris, 30. novembris. Un tad mums bija fotopastaiga. Un arī taisot šos te pasākumus, mēs parasti pirms tam uztaisam darbiniekiem arī aptauju, ko viņi paši gribētu. Un tad mums ir daudz arī visādi savādāki pasākumi bijuši. Mums bijuši gan spāņu valoda, gleznošanas nodarbības, tik daudz visa, kā ir grāmatu lasītāju klubiņš, kā tiešām ieklausāmies tajā, ko darbinieki saka, un to arī izmantojam. Jā, un tad individuālās pēdējās nodarbības mums bija pagājušā gada janvārī, 8. 9. janvārī mums bija pirms tam izsludinājumi plankas un krēsliņu sacensības. Ja? Un tad arī mums ir 2 kundzītes, darbinieces 70 plus gadi, kurām bija rezultāti labāki nekā IT puišiem. Tas arī ir jau rādītājs. Un tāds kolektīvais, par cik mums pagājušajā gadā bija 50 gadu jubileja, tad mums bija pastaiga ar dažādiem interaktīviem jautājumiem, turpatās pa slimnīcas takām. Tad, jā, mums ir rehabilitācijas centrs un iespējas tur gan atprečot darbiniekiem savas veselības apdrošināšanas polises, gan izmantot trenažieru zāli, un trenažieru zālē mums ir simboliska maksa 20 eiro mēnesī, bet mums ir tādi gudrie trenažieri, kur tev sataisa programmu tādā ID kartē, un tad trenažieris noskanē, un tad tev jau ir gatavs tāds virtuālais treneris. Un 2 reizes nedēļā darbiniekiem pieejama bezmaksas vingrošana pēc 2 dažādām metodēm.
Un runājot par to, ka cilvēkam ir vajadzīgs cilvēks, arī mums ir vajadzīga šī piederības un iesaistes sajūta. Un domājot, kā taupīt slimnīcas resursus, slimnīcas jubileju, mēs uztaisījām savu kori, savu deju kolektīvu un arī teātri. Un brīnišķīgi priekšnesumi bija tādi, kurus skatoties tiešām skudriņas skrēja, bija tāda patriotisma sajūta, nebaidīšos viņu tā saukt. Un paldies jums, jā, tas arī viss. Jā, lieliski. Paldies Dagnijai vēlreiz. Es domāju, uztaisam aplausus. Nu ko, pirms mēs dodamies nelielā tehniskā pauzē, mums ir vēl viens runātājs, vēl viena runātāja, Elīna Pentjuša. Kā pareizi? Pentjuša, atvaino. Sagaidām Elīnu ar aplausiem no Sijāt Rodo, personāla vadītāja. Viņa mums pastāstīs par ko. Darbs kā vieta, kur cilvēks tiek pieņemts, nevis salapots. Tālāk. Tūlīt saregulēšu. Tā. Sveiki. Tā, jāmēģina tagad noturēt jūsu uzmanību pēdējās 20 minūtes, pirms pārtraukuma. Tad, kad es saņēmu zvanu no darba inspekcijas, protams, pirmais ir labdien, šeit darba inspekcija. Mans reiz, kaut kas noticis. Un es domāju, jāizspēlē šis joks ir arī ar manu vadītāju. Un es viņu satieku gaitnī, un es saku, Čau, Helvija no darba inspekcijas zvanīja, Dievs, ko mēs atkal mēs kaut ko izdarījām. Es saku, neiedomājies. Uzaicināju pastāstīt par Trodo. Viņš saka, vau, normāli, mēs esam kaut ko labu laikam daram. Un šodien es pastāstīšu, ko tad labu forši mēs tādu daram. Vai jūs zinat, kas ir šī meitene? Jā, viņa tāda ļoti slavena pēdējā laikā. Viņas stāsts ļoti rezonēja tādā ziņā, ka tā ir Gen Z paudze, un tā ir paudze, kas beidzot rūpējas par sevi un domā par savu mentālo labbūtību. Un meitene ir sportā, kas ir ļoti konkurētspējīgs, un arī mana meita ir daļsadošanā, un es zinu, ko tas nozīmē. Un es zinu, ko šī sistēma sevi nes. Arī Krievijas, Ķīnas, Amerikas sistēmas, tie ļoti smagi treniņi katru dienu, un tas prasa ļoti daudz. Un par šīs meitenes spēku pateikt stop 16 gados, es vairs šo negribu. Bet es šo gribu mazliet vēlāk. Es paņemšu pauzīti, un es spēju saņemties, atgriezties uz saviem nosacījumiem. Un tas zināmā mērā raksturo arī to mūsu darba vidi, ka mēs kā darba devējs esam arī spiesti mainīties, spiesti pielāgoties un kaut kādā mērā pieņemt darbinieku nosacījumus, un viņi atgriežas un spēj dot kaut ko ļoti, ļoti skaistu un ļoti foršu. Man šī meitene tiešām fascinē. Lūk, tātad Trodo. Trodo ir e-komercijas uzņēmums. Mēs pamatā tirgojam autorezerves daļas online. Un uzņēmumam šobrīd ir 13 gadi. Un 100% latviešu uzņēmums dibināja 2 brāļi no Latgales kopā ar viņu ģimenes draugu Janu Oto no Norvēģijas. Un tad tas galvenais primārais tirgus ir Norvēģija. Un mēs esam arī principā eksporta uzņēmums. Latvija mums tāda knapi 10% daļiņa. Bet šis uzņēmums ir zināmā mērā unikāls ar savu pieeju darbiniekiem, procesiem. Ir, kā lai to saka, mums ir pilnīgi antikorporatīva pieeja. Teiksim tā, darbinieks var arī paltkostīmā droši atnākt uz darbu. Ja? Viss ir par to darbu, ko šis darbinieks veic. Lūk, mūsu izaugsme ir ārkārtīgi liela. Pagājušajā gadā mums ir tieši plus 70 darbinieki, kā arī mēs pārkāpām 100 miljonu apgrozījuma slieksni.
mūsu filozofija. Tātad mēs neaudzinām bērnu dārzu, mēs pieņemam darbā pieaugušus cilvēkus, kuri ir atnākuši veikt konkrētu darbu, un viņi ir atbilstoši. Intervijās sarunas mums ir ļoti vienkāršas. Mēs neprasām, kur darbinieks sevi redz pēc 5 gadiem un tam līdzīgs jautājums. Mēs mēģinām uzzināt, vai viņš ir atbilstošs darbam, vai mums ir kulturālā sadarība, vai darbiniekam šeit būs viegli, patīkami un ērti, un kā mums vispār saskana dzīves vērtības. Un mēs ārkārtīgi uzticamies cilvēkiem. Un viena no lietām, ko mēs esam atklājuši arī pieņemšanas procesā, ko arī Linda minēja, cik tas ir svarīgi, ka mēs pieņemot cilvēkus vērtējumu no abām pusēm. Mēs aicinām arī komandas darbiniekus, kas veic līdzīgu darbu, piedalīties arī intervijā. Un tas mums iedod tādu kā papildus šķautni, kad nevis viņi tā kā konkurē savā starpā. Es tagad te pieņemu vēl vienu, varbūt tas viņš mani apsteigs vai kaut kā tam līdzīgi, bet mēs patiesībā stiprinām savu komandu ar to, ka mēs izvēlamies tādus atbilstošākos kandidātus, kas tiešām iedarās komandā, un komanda var kaut ko iegūt no tā, kaut ko pozitīvu. Mūsu ikdienu ļoti raksturo brīvība. Un brīvība sniedzās tik tālu, cik to neregulē darba grafiks. Piemēram, mums ir arī klientu servis un noliktava, kur attiecīgi nav iespējams nākt 11 no rīta, ja es tā jūtos, vai arī 2, ja es gribu pagulēt. Un tam līdzīgi ir noteikumi, ir skaidrība, bet tikai tik tālu, cik vadītājs spēja pamatot šo noteikumu esamību. Lielākais mūsu tāds viedokļu dalījums ir par hibrīdo darbu. Un par to, ka reizēm vadītājiem gribās uzspiest uz to, ka darbiniekam ir jānāk klātienē konkrētu dienu skaitu. Un diskusija vienmēr beidzās tajā brīdī, ka mēs pajautājam, bet kāpēc? Un tad viņš saka, man šķiet, ka mēs tā labāk komunicējam. Es vispār gribu viņu redzēt vienkārši. Es saku, bet kāpēc nevar virtuāli viņam uzzvanīt, vai kāpēc tu tā kā izvairies no viņa? Un tā, labi, es padomāšu. Un tad man atkal šī diskusija, kad pāris mēneši tā, un tad viņš atkal pēc 3 mēnešiem, es atkal esmu izdomājis visu komandu saukt, un viņš tā kā prasa HR-um tā kā atļauju, vai var tā darīt. Un atkal nevar atbildēt. Un vienreiz mēs tā diskutējām, iet gadi, mēs turpinām strādāt, kā strādājam, komanda nenāk tās obligātās dienas. Un mēs tā diskutējām par to, ka mēs gribam izsaukt uz darbu tikai tos cilvēkus, kuriem mēs neusticamies. Un vēl tālāk ejot, mēs tām komandām, kuru vadītājiem mēs neusticamies, prasam nāk klātienē. Un tad tas nav vairs stāsts par vadītāju, bet tas ir stāsts par to, vai mums ir skaidra kontrola par to, ko vispārībā šī te komanda dara. Tas cilvēks, kurš pūš švecīt uz pretējo pusi, ir īpašnieks. Ļoti jautrs, patīkams cilvēks. Lūk, kā mēs to darām? Mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu darbinieku pieredze ir tikai par kaut kādām lietām, kas nes kaut kādu vērtību. Un mēs, protams, cenšamies darbinieku gan sabarot ar banāniem un ar picām, bet arī nodrošināt, ka mājai pamati nebrūk tajā pašā laikā. Un mums ir ļoti konkrēts onboarding plāns. Visiem viņš ir jāuzrāda HR-am, jo mums ir gan jau, ka jums līdzīgi, kamēr kāds kaut kam nesako līdzi un neskatās tā kā uz pirkstiem kādu laiku, vismaz lietas nenotiek. Tātad viņas nav pārāk svarīgas. Lūk, onboardings. Konkrēti rakstīts, kas ir jādara vadītājiem, ka vadītājiem ir ar to darbinieku pirmajā dienā jāpēd kopā pusdienas, ir jāiepazīstina ar komandu, ir jāparāda vēl tas. Un pēc kaut kāda laiciņa, ka viņam ir kādi 3-4 onboardingi, viņam jau tas jau aiziet jau standartā, viņš jau prasa,
kur es varēšu pasūtīt pusdienas šoreiz, vai tas būs joprojām vairāk saules, vai es kaut ko citu varu. Ja? Viņš jau tā kā ir pieredze, viņš vairāk neuzdod jautājumus, kāpēc. Par skaidriem plāniem. Mēs no vadītājiem prasam, kā tu zini, ka darbinieks ir izturējis pārbaudas laiku. Mēs katram vadītājiem prasam apstiprināt. Un viņš saka, baigi foršais cilvēks, man viņš riktīgi patīk, mums bija jautri, un vēl nezinu ko. Un mēs sakam, nu labi, bet kāds zina, cik viņš darbu dara, vai viņš laikā dara, vai viņš kārtīgi dara, viņš tur nāca vai nenāca, vai ko. Es nezinu, it kā jā, viņš no mājām strādā, es jau neko nezinu, ja. Un viss, un tas ir vienkārši par to, ka nekur nav rakstīts, ko tad tu gaidi. Kāds ir tas success faktors, ka tu pateiksi, šis darbinieks ir izturējis pārbaudas laiku, tāds objektīvs, lai var pamatot jebkuram. Un visam ir jābūt apakšā KPI-iem. Un jābūt apakšā KPI-iem, nevis tiem KPI-iem, kur ir šitāds saraksts, bet tikai tam vienam svarīgākajam, kurš pasaka, kurā brīdī mēs ņemam jaunu cilvēku, vai arī mēs pasakam, šis cilvēks dara to darbu, kāpēc viņš ir pieņemts, un tik, cik vajag viņš dara, nevis 3 reizes mazāk. Un tas ir ļoti, ļoti grūti, jo īpaši vadītājiem nonākt pie šiem KPI-iem. Viena no lietām, kas mums ir onboarding pieredzē, ir HR follow-ups ar darbinieku. Tā ir intervija ar atvērtajiem jautājumiem, kur mēs tad noskaidrojam, vai tad tas vadītājs ir izdarījis visu, kas viņam bija jāizdara, un kā darbinieks jūtās, kā jūtās viņa komanda, un vai viss ir kārtībā. Un šajās intervijās 1 mēnesis ir ļoti labi, jo tev vēl ir 2 mēneši, lai sakārtot, ja tu kaut ko esi tiešām sačakarējis. Jo ir citreiz bijis tā, ka atnāk tiešām labs speciālists un vadītājs uzskata, man nav īsti viņam jāpievērš uzmanību. Viss ir kārtībā, viņš jau pats, viņš saka, es nezinu, man laikam atlaidīs pēc mēneša. Jā. Un lielākais un svarīgākais mūsu darbs ir ar vadītājiem. Vadītājiem ir ļoti, ļoti, tā teikt, lielas prasības pret vadītājiem, un vadītājiem ir jāspēj pārcilvēka darbs laikam izdarīt. Ir jābūt regulārām sarunām, vismaz 1 reizi 2 mēnešos. Vēl labāk būtu, ja viņš parunātu ar darbinieku vismaz reizi mēnesī. Vadītājiem nav jābūt draugam, bet ir jābūt draudzīgās attiecībās ar darbinieku. Jo, ja tu esi draudzīgās attiecībās, tad tev patiesi tas darbinieks rūp, un ja tev rūp, tad tu viņu mēģini arī saprast, un tev ir iespēja kaut kā arī palīdzēt viņam iejusties. Ir ārkārtīgi svarīgi runāt par darba rezultātiem, ļoti konkrētiem, lai nav tā, ka darbinieks atnāk ar jautājumu, es ļoti, ļoti gribētu karjeras izaugsmi, tu man pirms gada teici, ka es esmu superīgākais darbinieks un ko man tagad darīt. Un tad vadītājs saka, pagaidi, es paskatīšos tavs KPIs, kā tev tur īsti iet. Tev īsti neiet, jā, es nezinu vispār, jā, laikam HR jādomā, ko darīt vispār ar tevi, jā. Un tas darbinieks ir kaut kādās ilūzijās dzīvo, un ne viņš vispār par savu dzīvi nes atbildību, ne arī vadītājs. Viņam jau tas īsti nerūp, ja tas neatiec uz viņu. Bet viņam ir jātur rūpe, jo jābūt darbiniekam, ir jāspēj sasniegt savu rezultātu un ir jāvirz uz to, ka šim darbiniekam ir arī kaut kādas iespējas arī dzīvē, jo mēs tomēr esam darbā ar kaut kādu konkrētu mērķu un mēs gribam savu gan finansiālo, gan jebkādu citu labklājību uzlabot ar darba palīdzību. Mēs neejam uz darbu kā uz labdarības iestādi. Vadītājiem ir jāstrādā, lai slodzes un prombūtnes viss ir kārtībā, lai visi zina par atalgojumu politiku un visiem ir skaidrs, kā šīs lietas var pārskatīt, kā es varu tikt pie atalgojuma palielināšanas. Ļoti liela nozīme ir sarunām par uzvedību.
Konflikti notiek, bet ir vienmēr jāatcerās, ka cilvēks uz šo darba vietu viņš neatnāca toksisks. Mēs viņu nepieņēmām toksisku tādu. Uzreiz ieraudzījām, toksisks ir, nāc, labais būs forši. Viņš palika tāds kaut ko, ko mēs, kā uzņēmums darījām, kaut kas, ko vadītāji darīja, izraisīja to, kāpēc šis cilvēks tā jūtās. Un visinteresantākais, kas vadītājiem ir jādara, visas problēmas jārisina, skatoties uz to, kā uz tādu risinājumu neitrālu. Kur mums ir problēma, bet pirmais, kas vadītājiem galvā ir, es zinu, kas ir jādara. Man jau ir varbūt sistēma. Un jāmācās definēt, kas ir problēma. Problēma risināt ir vieglāk nekā mētāt aplikācijas virsū. Rūpējoties par darbinieku labsajūtu un labūtību, es teiktu, tieši psiholoģisko labsajūtu darbā ir ārkārtīgi svarīgi saprast, vai es strādāju labi, vai tas, ko es šeit daru, vai tas ir labi. Un, ja es strādāju labi, es nākušu uz darbu ar prieku, es gribēšu darīt labi, man būs sajūta, ka viss ir godīgi, man būs sajūta, ka viss ir forši, un es būšu laimīgs, un darbs nebūs kā tāda kaut kāda papildus lieta, kas darbiniekam rada vairāk problēmas, un viņam pēc tam mājās ir jāraud otrai pusē uz pleca. Tas, ko mēs darām, mēs ar īsām aptaujām, kā šeit minēja, mazo kūciņu, princips vieglāk ir apēst mazu kūciņu nekā lielu tortu vienā gabalā. Mēs mēram divas lietas. Darbinieku labbūtību, tā ir tāda īsa aptauja, kas iznāk vienu reizi kvartālā, un mēs uzdodam īsus jautājumus. Un šie jautājumi savā ziņā ir diezgan vienkārši, un pasaka absolūti visu, kas notiek. Mēs uzzinām, ja ir toksisks vadītājs, ja ir riebīgs kolēģis, ja nav autostāvvieta, vai arī man ir augsta siena tieši pie manas rokas. Mūzika ir pārāk skaļa. Jo, ja viņš saka, es nejūtos iedvesmots darbā, grāmatvedības departaments viņam nejūtās iedvesmots šajā kvartālā, ja? Un es vadītājai prasu, kas noticis ir ar iedvesmu pie tevis. Un viņi saka, izrādās, tur visi izdomājuši, ka grib algas pielikumu. Un krītās iedvesma. Un kāda to bija arī ierakstījusi, alga. Un tas izrādās nāca no grāmatvedības. Un mēs, kā uzņēmums, kuram rūp, tāpēc arī mēs jautājam šos te jautājumus visu laiku regulāri, un tāpēc mēs arī viņus nesamazinām to biežumu, jo tā ir kaut kāda problēma, kas ir tagad, un mēs viņu varam uzreiz atrisināt. Vērtējums ir 5 ballu skalā, un mums tagad tā mērķa vienība, lai mēs teiktu, viss kārtībā, mēs vadītājiem liekam mieru, 3,8. Visgrūtāk iet ar noliktavu vēsturiski. Tur ir visgrūtāk justies iedvesmotam savā darbā un visgrūtāk atrast savu tādu personīgo motivāciju to darīt, bet arī noliktavā šie rādītāji gandrīz ir. Vienā tikai rādītājā nav 3,8, tā kā pārējās visā ir labi. Un INPS, vecais labais viens jautājums, 2 reizes gadā, vai tu ieteiktu Trodo kā darbvietu saviem draugiem? Un mums ir 156 no 245 cilvēkiem, kas tā kā 9 un 10, un tikai 22, kas tā kā, nevajag nākt. Un, parasti jau no 30 uz augšu jau skaitās ļoti labs rādītājs, tā kā šis mums ir tāds ļoti palīdzošs, lai saprastu, kas ir labi. Un darbinieki šeit labprāt atstāja komentārus, un šīs aptaujas mums palīdz izvairīties no tā, ka mums vajag
vēl dot kaut kādas aptaujas, vēl dažādākas. Protams, reizēm jau gadās, ka ir kaut kāda konkrētāka lieta, kur mēs gribam kaut ko uzzināt, bet darbinieki ir pieraduši šī kalpo arī kā tāda ziņošanas tāda platforma HR-am. Aizmet ziņu, tu zini, ka tu principā 6 reizes gadā obligāti varēsi izteikties, un kaut kas arī notiks. Un šīs arī ir anonīmas. Protams, darbinieki tāpat kā visur apšauba šo anonimitāti, ja? Un visvairāk pie šīs anonimitātes nepalīdz vadītāji, kur dažreiz aiziet un ir ārkārtīgi dusmīgi. Ja mums visu laiku jāatgādina, tā kā nekādas vilku medības, tas nekas, ka pateica, viss kārtībā, štaigā apkārt. Kurš tas bija? Es taču esmu labs vadītājs. Jā, ļoti labs. Ļoti labs, izcils. Lūk. Un kāpēc mēs to visu darām un ko tas mums reāli dod? Mēs arvien biežāk un biežāk jauno kandidātiem, kas piesakās, saņemam informāciju. Es dzirdēju par Trodo, Dievs, tik forša vieta, man tur čoms strādā, man tur māsa strādā, brālis, vēl draudziņš. Un viņi teica un tā, un es vēl tur no kaut kā pastarpināt dzirdēju. Un mēs arvien vairāk un vairāk tādas pozitīvas atsauksmes dabonam, un kad mums pajautā, kā jums iet ar atlasi, grūti dabūt darbinieks? Mēs tā, mums nav grūti, mums ir viegli. Mums patiešām nav jāveic ļoti, ļoti gara pārliecināšanas runa. Tad līdz ar to mēs varam samazināt arī reāli atlases izmaksas. Mums ir noteikts, ka mums ir tā sagaidāmā produktivitāte pēc tiem KPI-iem jāvar sasniegt pirmo 30 dienu laikā un ir jābūt tiešām objektīviem iemesliem. Ja tas neizdodas, reizēm ir kādas sarežģītākas pozīcijas, pieņemsim, šobrīd mums pievienosies mārketinga vadītājs, mēs viņam nevaram 30 dienu termiņu uzlikt, visticamāk, ka viņam tur būs, 6 vai 9 mēneši kaut kāds termiņš. Par ilgstošām prombūtnēm. Mēs veicām iekšējo pētījumu, kur mēs mērījām, kā pamata līmeņiem slimības lapas skaits, tā kā stundas palielinās. Principā vadība neslimo, ja bērni arī neslimo, vidējā līmeņa vadītājiem, jo mazliet jau slimīgāki, tur jau parādās kaut kādas iezīmes. Darbinieks parastais, vienkārši šausmīgi slimīgs, visi slimo, vienkārši nepārtraukt, un mēs vienkārši domājam, kāpēc viņi tā slimo, kas noticis? Un tad mēs pieliekam klāt tās wellbeing aptaujas un INPS, un tu tā kā redzi tajās grupās, tur, kur tie rādītāji ir lejā, engagements, visi iesaist, viss ir lejā, un tam darbiniekam, ka būs jāizvēlās, atnāk tā kā, es esmu baigi slimais, vai neesmu slims, vai vispār, varbūt man vienkārši gribās brīvdienu, bet spējuši slimības lapu. Viņam nav nekādas atbildības, un viņš vienkārši paņem tās lapas, un mums izdodas samazināt to nenormālo proporciju. Cilvēcīgā attieksme pret darbiniekiem mums principā ir pasargājusi no tā, ka mums ir jāuzsaka darba attiecības ar uzteikumu. Mēs ticam, ka darbiniekiem var vienoties un cilvēcīgi vienoties, nevis tā kā Smartlinks to izdarīja nesen. Tas bija interesanti, mums vairāk darbinieki, kuriem bija otrās puses cieta no šīs situācijas, jo visi mūsu bijušie darbinieki ir mūsu darba devēja tēla veidotāji. Ja viņš aizies projām ar sliktu sajūtu un pēc tam pateiks, Trodo man tā piečkarē, man tur neizmaksāja kompensāciju vai vienkārši man nepaskaidroja, kāpēc no manis atbrīvojās. Tāpēc mēs ļoti, ļoti, ļoti pie šī strādājam, lai mēs ar darbiniekiem draudzīgi vienotos, jo ja mums nesaskan kaut kādas vērtības vai jebkas cits viņa nepiemērotība darbam, tas nenozīmē, ka viņš ir slikts cilvēks. Lūk, viss, paldies. Paldies, Elē. Redz, tev rakstīts ir jautājumi. Man tikai viens jautājums bija, cik reāli tie darbinieki ir bijuši, kas ir atnākuši peldkastībā uz darbu? Kaut kāds minēja, saka, 2. Ok, super. Redz, kā. Paldies tev, Sorais. Uztaisam aplausu.
Tagad gan neliela 10-12 minūšu pauzīte tehniskā, un pēc tam nākam atpakaļ. Izveidināsim mazliet telpu, pārkārtosim visu priekš paneļa diskusijas, un jā, tad arī būs mums šīs konferences tāds noslēguma daļa, principā.